Vakar nobraucām 450 km un esam ceļā uz ASV, vēl līdz robežai 50 ir atlicis. Kā tev šķiet šoreiz? Tiksim iekšā? Nu, nevajadzētu netikt. Mums jātiek Amerikā. Turiet īkšķos. Ups. Un mūsu aktīvo ātro braucienu līdz ASV robežai pārtrauca gājiens uz ūdenskritumu. Man vajadzēs tualeti. Nu, mēs atkal esam pie Amerikas robežas. Redzēs, kā mums ies. Šoreiz rietumu krastā, austrumu krasts mūs neuzņēma. Vīz mums ir. Tā kā vajadzētu būt visam labi. Iebraucām Amerikā un Alts jau steidzās pildīt degvielu. Kāpēc tā? Kanādā ir lēti, bet šeit vēl labāk pa galonu 3,70. Gan jau labāk arī var dabūt. Cik tas ir eiro? Šķiet, ka 1. 1 eiro litrā? Jā. What? Nav brīnums, ka viņiem šeit liels mašīnas. Mēs esam beidzot Amerikā, un tas nozīmē, ka, protams, jādodas arī iepirkties, un pamatiemesls ir šis. Šī nav trakākā čīpa ar Šī ir trakākā čīpa. Ejam uz veikalu. Zīme parāda. Elis ļoti sūdzās. Pagājušreiz tu Ronto nopirki visu, ko tev vajag. Es nenopirku neko. Tu man gribi kaut ko pateikt? Ko tu tur nopirki? Būs silti. Bikses, jā? Aha. 2. Viņš varētu man pirkt lietas. Te viņš atrod visu kaut ko sev, un es sev neko neatrodu. Jā. Aldim jauns šķības beidzot. Pūmas, to maina citas pūmas. Pēc 5 gadiem kopā būs jāatvadas. Paldies! Tu gribi, lai es parādu? Es parādīšu, ko Aldis ir nopircis. Aldis nopirka sev šitādas te treniņbikses. Viņš saka, ka es arī vilkšot. Nu, to mēs redzēsim. Un vēl vienas treniņbikses, tikai šīs ir pārgājieniem, ātri žustošais materiāls. Spilgts zaļā krāsā, Aldim patīk spilgts krāsas, vai ne? Tā. Aldis vēl nopirka šitādus te pārgājienā paviņus. Adidas Terrex. Ļoti skaisti, spilgti. Es, protams, nopirku tikai 2 lietas. Pirmā no tām šita milzu jaka. Un parādīšu. Viņa ir tik forša. Un arī pārgājienu kediņas. Tas šoreiz viss, bet tagad mēs iesim uz pumpalām. Aldis atrada diskus. Ko tu mēģini izdarīt? No 8 līdz 11 rītā ir $1 stundā, no 11 līdz 5 dienā ir $4,5 stundā, un no 5 līdz 8 ir $1,50. Bet tu paskaties, tur ir Mount Rainier. Piezūmo kārtīgi. Vaigs, smuks kalns.
Nepastāst, kāpēc mēs tur vispār esam. Kur mēs vispār esam? Sietlā mēs esam, bet kāpēc? Tāpēc, ka rīt, kas ir 20. augusts, šeit būs Limp Bizkit koncerts, un Limp Bizkit solstam arī rīt ir dzimene. To mēs nevarējām laist garām. Dziedāsim daudz baltu dieniņu. Nē, nedziedāsim, dziedāsim Happy Birthday. To you! Pirms 3 gadiem vēl šo tikai cēla. Šī tāda jaunā promenādes daļa. Un aiz manīs Downtowns. Domāju, kas ir tie rozā tur lejā. Man liekas, tās ir jūras zvaigznes. Redzi tur pie tā plosta. Nevis plosta, bet redz rozā. Films ar viņām. Un šis taču ir okeāns. Loģiski. Esot jāēd jūras veltes. Protams, jo okeāns jau nav tālu. Un tad mums arī ir jāēd viņas šovakar jau. Šovakar jāēd, jā. Kādam ir atkal apetīti. Mums bija komentārs, ka mēs video ļoti daudz ēdam. Mēs cenšamies maksimāli maz rādīt to, ka mēs ēdam. Bet to, ka jāēd ir jūras veltes čaudari šajā pilsētā, to gan mēs gribētu parādīt. Un jā, jau saglabāt arī savā atmiņā. Ejam mēs. Iesim pie Ivara paēst. Man būs gliemju čauderu zupiņa. Izskatās šādi. Dod līdzi arī maizīti, silta un sviestiņu. Un Alds ēdīs fish and chips ar 4 gabaliņiem. Man vēl limonādīte. Kā tev pie Ivariņa garšoja? Ivariņš māk taisīt zivju zupiņu. Bija garšīgi. Un jau 84 gadus. Darbojas. Visu cieņu. Kāds grib kožlinīt? Te ir daudz. Vesela iela ar kožlinēm. Tagad vakara interesantākā daļa atrast, kur mēs varētu noparkoties un nakšņot. Lielpilsētā. Jā, ir dažādi pārkingi, bet lielākā daļa ap 10 slēdzas ciet. No rīta noskaidrosim, kur esam. Labrīt! Kur mēs palikām pa nakti? Tepat Sietlas gandrīz centrā aizbraucam līdz universitātei un čuča. Jā, stāvlopumā tikai ar licencēm no 6:00. Tagad ir 6, mēs dodamies prom. Tā kā diezgan tuvu centrām vispār esam. Šis ir Kerija parks un jā, tas skatiņš. Baigi smukti ir aizmugurē. Sietlā ar parkingu arī īstenībā ir baigi izdevīgi. Ja tev ir ok pastaigāt pusstundu no Downtownas, tad var pa velti noparkoties, bet, ja tomēr tā tuvāk centram, 10 minūšu gājienā aptuveni. Uz 4 stundām pa $5 ASV var nolikt mašīnu. Tas ir maksimālais laiks, ko šeit var atstāt šajā posmā. Tīri labi, ne? Baigā mājās.
Kāda iespēja par pilsētu? Tā jau pilsēta ļoti smuka. Vakar pat mums izgājām cauri daudz skaistu gaismiņu un daudz bezpajumtnieku. Jā, interesants sajūta bija redzēt viņus. Mēs jau nezinām tās ielas, kur drīkst, kur nedrīkst. Mēs vienkārši iemaldījāmies. Jā, Liekas, ka downtowns tad viss vajag smuki un šiki, bet īstenībā ir arī realitāte. Rīgā tik daudz bezpajumtniekus nesanāk redzēt. Šie bezpajumtnieki izstās ļoti neumalīgi. Tāda rūdīta. Rūdīta, jā. Bomzīši ir arī te, pilns ar viņiem. Traki. Mēs reāli esam pilsētas centrā, un te ir kabaču dobes, tomāti, vistas. Paskaties, re par vistiņas. Šies jau tā kā sabiedriskie dārzi. Liekas tik jauki, tev pašam savu tomātiņu, baziliks, šāds kāpostu lapiņas. Rītīgi piedur šitie slīpie pārkingi. Daudz, kas saslīd mašīnā, visticamāk uz vienu sāni atstāja pudeli, piemēram, ripošanai. Dīvaini. Slīpi. Slīpi. Gribējām te ieiet iekšā, nevarējām. Diemžēl tā ir office ēka un ir konkrētas dienas mēnesī, kad tur var tikt paskatīties skaisto dārzu. Jā, citu reizi, bet no ārpuses arī jau forši. Aldis fantazē, ka viņš gribētu pastrādāt šitajos officos. Izveidot savu radiostudiju. Radiostudiju, ļoti ambiciozi. Vēl viena lieta, kas jānogaršo obligāti, ir Sietlas hotdogs, kas ir ar krēmsieru iekšā. Sulīgs. Ir sulīgs. Ir vērts $9. Nezinu, vai 9, bet ir ļoti labs. Uzmini, cik es atstāju dzeram naudā. Necik. Es gribēju atstāt $2, bet man sanāca 2 centi. Tas ir no mans. Ļoti nepieklājīgi. Aldis ir laimīgs. Mēs esam atbraukuši uz Limp Bizkit koncertu. Un es saņēmu sūdzības Nelises, ka man nav pareizais krekliņš. Jā, tur nekā nav vispār uz tavu krekliņu. Pilnīgi nekā. Tā ik atstāja mājās Latvijā kolekcijā savus krekliņus. Jānopērk jauns tagad. Nekur citiem ir krekliņi. Tā. Labojām situāciju. Elis man salamāja, līdz ar to šobrīd ir džemperis. Džemperis! Ar datumiem. Jā. Nice! Kas Vēl tev jau tur- karsts ir. Jā, kas tev tur ir? Parādi, kas vēl ir. Šis ir tavs. Juhu! Zombiji! Un tavējais? Un širāds. Nice! Būs labi. Stilīgi!
Came here to party like it's 1999 in this motherfucker. Just about everybody? West, let's go! It's just one of those days when you don't want to wake up. Everything is wrong, everybody sucks. Don't really know why, but you want to justify. Really someone's head up. I did it all for the nookie. I did it all for the nookie. Come on, the nookie. Come on, so you can take that nookie and stick it up. Yeah, stick it up. Yeah, stick it up. Yeah. Yeah, thank you. Thanks, Wes. That's very sweet. I didn't know he knew that jam. You motherfucker. Thank you so much, everybody. We made it one more day. That's all that matters, right? All we are is now, right now, man, and that's what matters the most. Don't spend your time dwelling on the past or worrying about tomorrow, man. Make right now as good as you fucking can. Some of us don't have them, they aren't gonna have it tomorrow, you know? So let's make this motherfucking night a sick-ass party!